parāda gar vārtiem tagad parāda. Un tad nogūlas. Tas čeka gāja garām. Un tad viena rota nogūlas pret vārtiem, tur bija grāvis, tad nogūlas tagad nes. Un tad, davai vyhodīt. Vyhodīt. Nu, mēs jau viss pēc strīpu negāja pāri, bet tur bija tās pravlēņas baraka bija, sapraties, un kādiem, kas kam palikuši tikai, varbūt 4, varbūt 5 mēneši, vai cik, sapraties, un tie gatavi zvikt, viens aizskrien, otrs aizskrien, sapraties, mūsu jau uzreiz priekšā, saprat, šito padodās uz priekšu, lai tie netiktu. Un kā mēs padevās šitā uz priekšu, tas jau uzreiz visus šaujumos, visus laid galvā. Mēs nokritam zemē. Es biju tur pie tā baraka stūra. Es domāju, ka tas ir tāda gaisā šaušana, saprat, bet es skatos šito pravlēņijas baraka stūri tikai ārti šitā zāle. Es saku, tas noliek galvu zemāk, saprat, baigas nebija nemaz, saproties. Un tā, viņi tā šauj, cik ilgi viņi šauj, bez pārtraukuma, un tā pārtrauc. Tagad mēs ceļamies no augšā, jo man te patiņas vien tad pilnīgi izšauta galvu, saproties, un šite otrs akal arī izšauta galvu, vēl kā tad automāts kā trāpīs, saproties. Tagad vyhodīt, saproties, zem tagad, ārā tagad ir, un tā varbūt es pa kādiem 15 vai cik, viss tundrā. Pēc Staļina nāves 1953. gadā vergu nometnēs Karagandā un Noriļskā sākās streiki un nemieri, kas drīz vien pārsviedās arī uz Vorkutas apgabalu. Tika izveidotas streika komitejas, kuras vadīja spējīgākie cilvēki. Nomierināt nemierniekus ierodas īpaša komisija no Maskavas, taču sarunas paliek bez rezultātiem. Un tad 1. augustā ģenerālprokurors Rudenko, bijušais PSRS pārstāvis Nirnbergas tribunālā, dod pavēli masu slepkavībai. Asinēs, viss asins, saprot, mums tad sākot mums atbrauc 3 pažarnieku mašīnas, ka mēs stāvējam tur, un mēs sākam smieties, saprot, ka viņi domā mūs ar ūdeni apliet, sapraties, bet izrādījās, sapraties, ka tās mašīnas jau ir paredzētas, sapraties, priekš operācijas, kas noskalā asinis, sapraties, pilnī asins jūras, tas šitik daudz cilvēku, sapraties. Mēs atrodamies pie veca kapu lauka, kurā ir guldīti apcietinātie, tajā skaitā ar latvieši, lietuvieši un igauņi, jau apmēram, kā redzams, no kādiem 50 gadiem, pat varbūt ātrāk. 53. gada augustā tika apšauti 29. šahtā. Staņislavu Grincevičus. Vorkutā dzīvojušam lietuvietiem Staņislavam Grinčevičam tiek uzdots jautājums, cik cilvēki varētu būt apglabāti šajā vienā lielajā bedrē. Pašā sākumā uzreiz 63, bet cik vēlāk tas nav zināms. Viņus raka netālu no 29. Veda viņus šurp, ir liecinieki. Runā, ka viņi ir aprakti pie 7. lēģera. На северном поселке, перед седьмой шахтой, да, может быть, там тоже расстрелы, на Шу-2 тоже. Varbūt tur arī notika apšaušanas.
Un 6. lēģerī šāva tas, kurš tagad vēl ir dzīvs un dzīvo Oktjabrskijā. Октябрьском поселке, который живет? Да, может быть. Наверное, тот и самый. Он жив и сейчас? Да, и он дал команду стрелять. Viņš deva komandu ložmetējniekiem šaut. Взяли выше через голову. Kad viņš redzēja, ka viņi šauj pāri galvām, viņš ar kājas spērienu aiztriec prom ložmetējniekus un šāva pats. Это так, человек, который выносил, он выносил 160. Tas cilvēks, kurš nesa ārā nošautos, stāstīja, ka viņš viens pats iznesis 160. Ievainoto bija ap 500. Ugunsdzēsēju mašīnas nomazgāja asins. Pēc memoriāla datiem 293 cilvēki tika nošaut uzreiz, kur lika citus ievainotos, neviens nezina. Šķiet, ka viņus aizveda tundrā un nobeidza un apraka. Mūsu apšaušanu jūs nedzirdējāt, mēs taču bijām, cik tad tev bija līdz, jūs šobrām kā 400 metri, 500 bija. Tā pa mums atklāja uguni. To pirmo šaušanu, tas bija pirmais, es nezinu, tas nebija 23, tas bija iepriekš. Tā bija ap pusdienas laiku tas bija.